Tā, čau visiem. Es ilgtaisīs pamācību. Iedomājos, ka varu uztaisīt pamācību par Shoutbox, kā ieinstalēt CPB 236. Jā, un lūk, ir un čats. Jā, un uztaisīt instalāciju. Tādu visai maziņu. Tā. Jā, un arī nesen, tikko nesen uzliku šādu māc skīnu kaut kādu visai foršu, man patīk. Nezinu kā citiem, bet man ļoti patīk. Un šitais visforšākais, tik reāli. Jā, un te var pievienot laikam, jā, kaut kā tur es negribu pievienot. Jā, tā, ķersimies pie darba. Tā, atveram universālu modu instalēru, atveram My Computer, atveram to disku, kur jums ir app server vai xamp, atveram app server vai xamp, varam vaļā www vai xdetots, un tad atveram forums mapīti, jā, un ieliekam vienkārši visus failus, visus pilnībā. Jā. Laikam bija jāspiež šitais un šitais. Jā. Jep. Un tagad ejam uz admin CPU. Komplements laikam bija jāņem. Nē, admins. Jā, atceries. Manage komplements. Jā, un vienkārši atveram šo. Nē, sākumā vajadzēja admin CPU, admin, manage komplements. Jā, paņemam šito. Forums. Un IPB komplements.xml. Jā, un import vienkārši. Jā, un tagad pie komplementiem vajadzētu parādīties uz šādai sadaļai, un es ar modu instalē. Tā, tagad ieliksim Shoutbox. Tā, atveram forums, un atveram chatu, un vienkārši ieliekam visus failus iekšā. Ja prasa pārlikt, tad noteikti jāspiež dā vai jā. Un nezinu, kāpēc viņš neielika šito. Pasimies, vai forums iet. Visit kā iet. Un tad laikam manage mode installations. Tā. Manage mode installations. Kaut ko logo viņš. Nezinu, ko nošķirējis. Kāpēc viņš dokumentu neņem? Jep, nezinu. Jā, un instalēt. Nā, un lūk, mūsu DD2 Shoutbox. Jā, spiežam install. Un proced. Uzspiežam proced. Es iepauzēšu, kamēr viņš ielādēsies. Un tad atpauzēšu, tad turpināsim. Tā, visu instalēs, jā. Un ejam uz forums. Un kāpēc viņš neparādās, jā. Tāpēc, ka viņš nav uzstādīts. Tā, minimizējam pārējo nevajadzīgo. Un šito, un atveram install.php. Protams, visi šitie čati, gan mods, viss būs noteikti deskriptā. Tā. Atveram forumus, un te nav rakstīts forum vai forums, atveram forums vai forum, kā jums tur tāda mapīt. Jā, forums, source, class, display. Atrodam šādu. Jā, līdz parādīšu, kā to izdarīt visu. Tā, atveram forums, source, sources, classes un classes displays. .php. Tā, atrodam šādu nokopējumu
un uzspiežam, jebkur kaut vai te. Uzspiežam tagad Ctrl+F, un tagad iekopējam šeit šo. Un tad meklēt. Jā. Un mums viņš ir atrads. Jā, pirms tā ievietojam šādu skriptu. Es nezinu, tas ir skripts, bet labi. Tā, nokopējam viņu ar Ctrl+C. Tā, uztaisam te tāds 3 atsarpīts un vidū iekopējam šo visu. Un tad Ctrl+C saseivojam. Jā, nu to es saseivošu. Un tagad atveram atpakaļ install. Un ejam admin.cp, look and feel, skins template, bit, board header, footer, wrapper. Ievietojam šo. Tas ir, kur vien jūs vēlaties. Jā. Manā gadījumā look and feel. Izvēlamies dizainu. Un šo uzspiežam. Manā gadījumā es lieku viņu aiz board header. Nē, vispār member bar. Ot. Un tad save and reload WordPress. Jā, tālāk man viņam nevajadzētu iet. Nē, nu, protams, visu tomēr aizgāja, jā. Un lūk, ir mūsu showbox. Nezinu, kāpēc viņš aizgāja, bez viena faila. Jā. Un tikko suns aizgāja pie maniem. Tā, un varam iztestēt, vai iet. Test. Jā, un viss iet. Un mums ir krāsa, protams, arī čatā. To visu var mainīt, arī var ņemt nos, kā jūs viņu gribat, jā. Tā, es jums pateikšu, kā šito var uzlikt apakšā. Ejam admin.cp, components. Reku mums ir jauns panels, vai kas ir. D22, showbox. Spiežam manage settings. Un reku nosaukumu varam nomainīt. Šeit, kas būs. Es viņu nemainīšu. Jā, un reku arī globāli showbox lūk. Tā, mainām viņus theme 2. Un update setting. Un refreshojam. Jā, un lūk, ir mums tagad viņš smukāks. Protams, noteikti tas nākošajā pamācībā iemācīšu, kā jums apvienot, vienkārši aizmirsu, uztaisīt pamācību, bija pārāk slings. Jā, piedodiet, uz redzēšanos, paldies, ka skatieties, lai veids!